jo dzīve ir gara. Un vajag dzīvot 100 gadu vismaz. Līdz ar to, ja tu nodzīvo mazāk, tad tu kaut kādas zināšanas neuzzināji ne par dzimtu, ne par riska faktoriem, kuri tev novājina. Ja tu pārstāji saīsināt savu dzīvi, un mēs varam pierādīt, kā tu viņu saīsini, tad jau sākas process ļoti fantastisks, regenerācija, detoksikācija, atjaunošanās, transformācija, transmutācija. Tad ne tikai forma, bet mainās saturs, mainās vērtības, mainās intereses, mainās tas azarts no tā, ka tu jūti, kā tas strādā. Ja jau 3 mēneši cilvēks paslimo, tad tas jau ir hroniska kaite. Un kā mēs dziednieki, ja pusgads slimo, tad karmiska kaita. Tā ir pelnīta, tā ir likumsakarība, tā ir saulaicīga un tā ir nepieciešama. Ja es taisītu kursu anti-age, ko es varbūt rudenī iesākšu, kad pierādīšu, ka visi var kļūt jaunāki, neskatoties uz savu vecumu. Es piesaku. Lūk, sākam 7.12. Oskar, 7.12. paldies, kā atsaucies uz aicinājumu, un prieks ar tevi tikties šajā mūsu video sarunā. Parasti mēs tiekamies bez lieciniekiem tavā salonā, vai kā tu sauc to vietiņu, to svēto vietu, kurā mēs tiekamies? Mēs tiekamies dziedniecības centrā. Dziedniecības centrā, jā. Bija tāds vārds, agrāk, dziedniecības salona. Tas varbūt 90. gados. Nu jā, tad varētu teikt, es studiju tomēr. Jā, tā būs studija. Oskar, nav noslēpums, ka man pašam priekš sevis nav noslēpums, ka es tevi pazīstu kā dziednieku. Tāpēc vērsim vaļā mūsu sarunu caur šo tēmu. Tu esi dziednieks, un saki lūdzu, kas ir dziednieks tavā atskaites sistēmā? Es tādā nozīmē prasu, ka ir ārsti, mediķi, dziednieki, šamaņi. Kur ir dziedniecība, ko tu pārstāvi tajā visā spektrā? Dziednieks ir tas, kura kompetencē atrodas kaut kas tāds, lai viņš varētu orientēties gan medicīnā, ko tu tikko nosauci, gan psiholoģijā, gan arī garīgajās praksēs. Tas nozīmē sintēze, holistiskā pieeja cilvēkam, kurš nedala garā, dvēselē un miesā, bet cenšas to cilvēku kopumā skatīt. Tas vārds veselums un vārds veselība, paskat, cik tuvu. Jā. Kad vesels ir tas nevis tam, kam nav sūdzību, bet tam, kam ir zināšanas par sava veseluma saglabāšanu, stiprināšanu, atjaunošanu, pagarināšanu, padziļināšanu, paplašināšanu UTT. Un dziednieks izmanto, protams, individuālas dažādas pieejas. Man patīk tas, ka mēs, dziednieki, neveicam konsultācijas kā viens otrs cits speciālists. Mums ir seansi. Jūti atšķirību? Jā, tie ir seansi. Tātad notiek kaut kāda iedarbība. Šī gadījumā vai energoinformatīva, vai arī psiholoģiska, vai miedarbība. Tā skanēs laikam. Tā ir pareizāk, jo tā nav. Ja tā būtu manuālā dziedniecība, ja tad kaut kāda kaulu locītavu korekcija vai ne, tā kā ielikšana savā vietā vai ne kaut kādos tur formātos, lai piekoriģētu kaut kādu plūsmas nepareizību, vai ne, jo enerģija plūst, un jo labāk viņa plūst, jo tava veselība ir veselāka, un līdz ar to sūdzības var būt, bet šī gadījumā sūdzības klasiskajā dziedniecībā neuzskatāmas kā slimības pazīmes, bet uzskatāmas kā veselības pazīmes. Kad veselība tādā veidā signalizē caur kaut kādiem šiem simptomiem, temperatūru, sāpēm, niezi, alerģiju un tā tālāk. Neminēsim ārstu diagnozes, bet runāsim par izpausmēm. Un šī gadījumā mēs pagriežam šo informāciju tieši priekš tā, lai cilvēks saprastu, ka viņa pašregulācijas sistēma strādā labi, lai viņš pateicas par to, ka šie simptomi ir un viņi ir cilvēka draugi. Jā, labi, bet tagad dziedināšana viennozīmīgi notiek tavā studijā. Bet saki, lūdzu, tagad viņa arī notiek? Vai tur jābūt īpašiem apstākļiem, īpašai vietai, īpašajām lietiņām saliktām, vai mēs te varam dziedināties visi kopā?
Vai tev ir jāieslēdz kaut kāds kanāls? Tas jau notiek. Tas notiek? Tas jau notiek. Tu pateici 7.12. 7.12. Nu, es neteikšu pirms tam, nē, jo nekad tas nenotiek bez atļaujas. Un tas fons, tā klātbūtne, zini, būdams arī kaut kādos retrītos un semināros Austrumu valstīs, es tā, cik par tevi zinu, tu taču zini, ka tas klātbūtnes efekts, tas satsangs un tā tālāk, kā klusums, var dabūt lielāku efektu bieži vien nekā kaut kādu, un tagad sāksim to seansu. Nē. Tava gatavība un klātesošo gatavība vai mūsu skatītāju gatavība nodrošinās to vilni, uz kuru mēs norezonēsim, un organisms var norēģēt, var nenorēģēt. Arī sajūtu trūkums ir sajūta. Cilvēki gaida fizikālās lietas, jo domā, ka ķermeniski to jāsajūt. Bet ķermenis ir fizioloģiski, anatomiski, fizikāls substrāts, kurš jau pēdējā instance, caur kuru notiek kaut kāda saruna. Tas, ko es no savu plaukta dzirdu, ka ja šis ir neplānot dziedniecības seanss, jo tāpēc, ka mēs esam tikuši, mēs uzticamies viens otram, jo mums ir tāda kopīga vibrācija. Mēs esam atvērti. Tas ir tā kā akmentiņa iemešana ezerā. Un mēs esam tā ezera, varbūt abās pusēs, jeb arī abi ezerā. Un tas izplatās uz katru, kurš piedalās klāt vai klausās. Tas tā zīmīgi, ja? Jā, tie apļi aiziet uz visiem krastiem. Taču, un to mēs pēc tam sajūtam. Varbūt tā ir. Tu taču atceries, ka labs speciālists, šī gadījumā mediķis, ir tas pēc sarunas, ar kuru jau cilvēks izjūt to komforta stāvokli. Šo sajūtu paliek vieglāk. Jā, un tālāk jau notiek, cik tālu mēs varam sadarboties, cik tālu cilvēks gatavs iet, vai viņš atnāca izdziedināties vai padziedināties. Vesela 1000 kilometru distance, kad cilvēks saka, es nākšu pie jums tik, cik teiksiet, un maksāšu tik, cik teiksiet. Es saku, tu neko vairs negribi uzzināt, kas tu vēl jāuzzina? Ko tu gatavs mainīt savā domāšanā, uztverē, attieksmē? Nonākot pie dziednieka, būtiski ir atvērtība procesam. Jo cik cilvēks pats tās durtiņas atvērs, tik viņš saņems. Varētu tā teikt, tu tam piekrīti, vai tu ir kāds saprāt? Jā, es citiem vārdiem, bet to pašu arī pateicu. Tikko, jo vai viņš ir arheologs, kurš artefaktus tos ar smiltiņām noņem ar otiņu viegli, akurāti, nesteidzīgi, un mēs to tempu izvēlamies. Jo parasti ir kaut kādas 7 pozīcijas, kad notiek izpratne, cik tad mēs tālu tikuši. Pirmā pozīcija ir iepazīšanās. Otrā pozīcija, kaut kāda anamnēze, kā teiktu ārsti, tad iegūst to informāciju, cik sen tev ir sūdzības, ko tu esi darījis, pie kā jau esi bijis pirms manis, kā tu uzzināji par mani. Tā tālāk, tāda informācijas iegūšana. Otrs jau ir tāda mana diagnostika, kā dziednieka. Es redzu, pēc tam sūdzībām, protams, tās ir svarīgas, kad cilvēks saka, man tur kaut kādas nedienas un tā tālāk. Pēc tam es dodu mājas darbus, kaut ko izdarīt. Šodien jauns mēnesis sākas, skaista diena, vai ne? Tāda 50-50 būtībā, jo rīt var plānot labas lietas, un tā mēs, tie, kas skatīsies mums pēc tam, var attīt atpakaļ un sajust šo sākuma posmu, kad ir tas nultais. Pirmais ķiegelītis, ko tu ienes savā celtnē. Tas arī būs tas, kā turpināsies visa celtne. Tad es pārbaudu, vai viņš pareizi saprata manus tos uzdevumus. Pēc tam nākošā reizē viņš parāda, ko viņš ir izdarījis. Tad es redzu, ka mēs esam komanda. Senie ārsti teica, dzīve ir upe un tur ir tilts. Es vienā pusē stāvu, tu otrā ar savu bagāžu. Es piedāvāju tev pāriet manā pusē, to bagāžu atstāju tur. Un tad mēs divi tā noteikti varēsim reāli izdarīt kaut ko ar tavām cēloņu un seku likumsakarībām, kas noveda tevi līdz šim stāvoklim. Un pēc tam jau ir rezumējums, kad es redzu, ka mēs esam uz kādām distancēm skrien šis pacients. Tātad, viņš ir sprinteris uz īsām distancēm. Tas ir viens sižets scenārijs. Un vidējām distancēm es piedāvāju viņam maratonu skriet, jo dzīve ir gara. Un vajag dzīvot 100 gadu vismaz, jo nejauši
ir tāds temats vārdā cilvēks, tur ir viek iekšā, 100 cilvēks, viek, tur ir tas senais vārds. Viek ir 100. Tātad ķermenim tātad ķermeņa izpausmē. Līdz ar to, ja tu nodzīvo mazāk, tad tu kaut kādas zināšanas neuzzināji ne par dzimtu, ne par riska faktoriem, kuri tev novājina. Ja es taisītu kursu anti-age, ko es varbūt rudenī iesākšu, kad pierādīšu, ka visi var kļūt jaunāki, neskatoties uz savu vecumu. Es piesaku. Lūk, sākam 7.12. Un tu esi pirmais. Lūk, kad, ja tu pārstāji saīsināt savu dzīvi, un mēs varam pierādīt, kā tu viņu saīsini, tad jau sākas process ļoti fantastisks, reģenerācija, detoksikācija, atjaunošanās, transformācija, transmutācija. Tad ne tikai forma, bet mainās saturs, mainās vērtības, mainās intereses, mainās tas azarts no tā, ka tu jūti, kā tas strādā. Bet klausies, Oskar, viena lieta ir tāda, ka visi sāk novērtēt ķermeni tajā brīdī, kad ķermenim paliek kaut kas slikts. Tad viņi iet pie ārstiem, mediķiem un pie dziedniekiem, un viņi gatavi uz visu, lai tikai būtu tā kā labāk. Bet runājot par tādu anti-aging, tur ir tāds moments, vai tas ir tikai ķermeniskā līmenī, mēs gribam to ķermeni skaistāk, labāk, ilgāk, lai viņš dzīvot, vai tas ir kopsadarbībā ar dvēseli un garu, kā saka, jo viņi taču ir tie, kuros ir ķermenis. Kā tu to skaties? Lai tas nebūtu egoistiska ķermeņa atveseļošana. Kāpēc tu savā jautājumā jau atbildēsi iekļāvis? Bet taviem vārdiem dzirdēt, es labprāt dzirdētu, kā tu to redzi. Tas ir būtiski. Jo, kā jau teicu, ķermenis ir pēdējais, kurš to sajūt. Ja jau cilvēks ir sastāv no tām 6 vēl tādām smalkajām struktūrām, caur kurām notiek zīmes, kas brīdina mūs par to, ka ķermenim kaut kas tuvojas tāds, kas pēc tam aizņems diezgan ilgu laiku. Un tas laiks ir tiešām, ja tur cilvēks ir 3 nedēļas, slimo, tas ir viņa, pie tam piekristu arī mediķi. Tātad tas jau ir diezgan, ne jau nejaušība, bet tā jau nopietni, ja jau 3 mēneši cilvēks paslimo, tātad tas jau ir hroniska kaite. Un kā mēs dziednieki, ja pusgads slimo, tātad karmiska kaite. Tātad tā ir pelnīta, tā ir likumsakarība, tā ir saulaicīga un tā ir nepieciešama priekš šī cilvēka pieredzes, kuru viņš iet. Ne tāpēc, ka liktenis tur soda mūs un tā tālāk. Droši vien garīgajā praksē kāds arī teiktu, tu pārkāpji kosmosa likumus. Kādus? Piemēram, visi zina, no kurienes ir šis teksts. Mīli tuvāko kā sevi pašu. Man patīk šis apgalvojošais bauslis. Kā, sāc ar sevi, kā lidmašīnā, kam tu pirmajam velc to skābekļa masku sev. Tad tu vari, bet mūsu paudzei samācīja savā laikā skolā ne tās lietas, ka sevi mīlēt izrādījies egoisms, un tu nedrīksti sevi mīlēt. Tev pēdējo kreklu jānovelk, visiem jāpalīdz, visiem jādod iespēja tātad sajust, cik tu esi labestīgs un tā tālāk. Un pēc tam, kad tev tās baterijas beidzas, tad tu paliec skops, vairs slikts un slims. Un tad viņi saka, pagā, kāpēc tu vairs mums nepalīdzi, kāpēc nedod vairs to, ko devi? Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinam, un pēc tam mēs viņus pametam. Tad mēs neesam tik labi. Klausies, mīli tuvāko kā sev pašu. Kaut kādā dzīves posmā cilvēks var dzirdēt to tuvāko vispirms. Mīli kaimiņu, tuvāko radinieku, es nezinu, bēdu brāli un tad kā sev pašu. Un pēc tam cilvēks iemācās dzirdēt, ka jāiemācās mīlēt sevi. Mēs to abi saprotam. Bet es tagad vēlos paplašināt. Pieņemsim, mēs to abi saprotam. Vai to var attiecināt uz lielākiem egregoriem? Teiksim tā, ne tikai cilvēks un viņa tuvākais, nav svarīgi, kurš ir tas tuvākais, bet teiksim, pārnest to uz savu novadu, savu zemi, savu valsti. Jo tas, man liekas, Platonam bija kaut kas tāds, ka tu vispirms esi sakārtojis sevi, iemīlējis savu tuvāko, un pēc tam tu esi spējīgs to nodot tālāk. Tautai, zemē, valstī. Tu to redzi tā, vai tu tikai paliec? Es to redzu tieši tā, jo ja tu palīdzi
vienam cilvēkam, tu palīdzi visai pasaulē. Šajā gadījumā tas viens cilvēks esi tu. Jā. Un lai tas cilvēkiem neliek laust kaut kādus stereotipus, bet viņš būs jālauž. Jo pretējā gadījumā tu esi, ja tu palīdzi otram sākumā, tad tev jābūt tam, ko tu dod citam. Ja tu laisti puķes, padzeries pirms tam pats. Esi kurpnieks ar vislabākajām kurpēm. Tad tu vari piedāvāt pasaulē, uztaisīt foršus apavus pasaulē, jo tev tad nevajag prasīt no pasaules pretī kaut ko. Tev tas ir. Tā kā ja tu iemīlēji sevi, tad tev ir ko dot, un tu nekad neprasīsi pretī, jo tev jau ir mīlestība, kuru tu izpaudi, kuru tu izstaro, kuru tu manifestē. Un loģiski visi nedomās, ka tev ir kaut kāds aprēķins, kas tad man būs par to, kad es tagad došu jums kaut ko tādu dārgu, foršu, tādu svarīgu, kas man būs, ka es parādīšu, cik es esmu iemīlējies. Ja šim riska nav, tad nav arī gaidu, vai būs labi. Jo tu jau zini šo principu, kur gaidas, tur ciešanas. Tas nozīmē, tā tad bija kaut kāda kalkulācija, kaut kāds aprēķins par to, kas man par to būs. Šajā gadījumā par to būs kaut kādas ķibeles, jo tu nepareizi saliki tas, kurš tagad mūs klausās, ja viņš tagad uz sevi jūt, varam par to runāt. Jo es redzu, kā tas sākas, jo es redzu tās lielās problēmas, kā tu teici, slimība atnāca, veselība aizgāja, un slimība atnāca ar veselības mugurpusi. Bet mugurpuse šai dēlnei nav sliktāka nekā šī plauksta. Bet redz, kāpēc tad skolās nemāca šo priekšmetu, ka mīlēt sevi nav risks viņu pazaudēt, bet dodot gūtais neatņemams. Rainis ļoti gudri, viedi zināja pamatot savus vārsmas, savas pasakas, savus dzējoļus ģeniāli. Tāpēc mēs viņu saucam par dižgaru. Absolūti precīzi. Un dainās ir ierakstīts tās. Tikai tur jālasa tāpat kā Nostradamusa tekstos. Tur ir daudzas lietas starp rindām un starp burtiem, starp pauzēm, starp daudzām lietām. Tās dainas ir plašākas nekā tikai latvietība, tāpat kā Lielvardes josta vai mūsu pasakas, mūsu fantastiskās spēka vietas, kas ir no kosmosa, kad bildētas Latvijā. Uz tāda maza laukumiņa tik daudz gaismas šeit ir. Tikai šī gaisma tagad prasa to, ka kad jau jūs būsiet vienoti kaut kādā veidā. Jo vienoti pat savā dažādībā. Jo nevis mēs esam kopējami viens otru un ir kaut kāda vadlīnija, kurā mēs vienojamies. Tad vienojamies. Jo intereses atnāk un aiziet. Vērtības paliek. Oskar, es zinu, ka mēs katru tēmu varam ļauties kā upes plūdumam, un viņi mums noteikti aiznesīs uz Baltijas jūru, bet, lai būtu dažādība šai sarunā, ir dziednieki un ir dziednieki. Un es esmu saskāries ar ļoti daudziem dziedniekiem. Man bija tāds posms dzīvē, ka es aicināju cilvēkus, kurus sauc sev dažādos vārdos. Dziednieki, ekstrasens un citos vārdos. Un es redzēju, ka viņu starpā vienmēr bija domstarpības un tāda zināma tāda pretenzija vienam pret otru. Varbūt tā bija mana iekšējā pretenzija, ko es redzēju viņos. Bet saki, lūdzu, kā tad atšķirās dziednieki? Vai katrs dziednieks ir tomēr pats par sevi savā atskaites sistēmā, vai ir tāda iespēja dziedniekiem apvienoties uz kaut kādu kopīgu sapratnes bāzes? Un cik Latvijā ir tādu dažāda tipa dziednieku? Vai tu atzīsti tikai tos dziedniekus, kas jūt un domā tā kā tu, jeb kā tas notiek? Pirmkārt, dziedniekus jānoskaidro, kas tad māca dziedniekus. Vai ir dziednieku skolas? Kas tas ir dziednieks? Paši dziednieki arī māca viens otru. Ja var tādā patusā pateikt, ka dziednieki mācās visu mūžu un dzīve ir labākais skolotājs. Jo redz, fenomens ir tur. Mazliet ieskats vēsturē, ka līdz 1994. gadam šī profesija bija aizliegta. Krimināla likumā bija, ja nemaldos, 8 gadi cietuma par nelikumīgu medicīnisko pakalpojumu sniegšanu.
Līdz ar to 94. gadā mēs izcīnījām šo, tur tas cits stāsts, kā tas notika, jo jau tātad 32 gadi kopš oficiāli profesiju klasifikatorā reģistrētā, tad ir šī profesija legāla, un tagad visā Eiropas Savienībā, faktiski, ja vienā valstī ir, tad automātiski tur arī tas ir atļauts. Mēs esam tie celmlauži. Kāds ir tas vārds angliski? Healer, ja? Healer, jā. Un tas ekstrasens ir psychic. Psychic? Jā. Psihika, jā. Jā. Un tāpēc mēs 2004. gadā nodibinājām arī vispasaules profesionālo dziednieku un ekstrasensu līgu, jo redz, tas, kas gribēja Latvijā vienoties, tie vienojās, ap ko? Ap Zilā kalna martu, kas bija simbols mūsu. Viņa 92. gadā aizgāja mūžībā un teica, Latvijas dziednieki, esiet vienoti. Skaisti teikts, kārtībā, bet latvietis jau nepārāk tāds uz tām vienošanām. Tad sākumā kolhoziņš bija tāds pamatīgs. Oskar, tu biji pie pirmsākumiem. Jā. Kā to sauc? Biedrība asociācija? Tas bija Latvijas dziednieku asociācija. Pēc tam viņa kļuva tautas dziednieku, Latvijas tautas dziednieku asociācija, kura pēc tam pēc 2 gadiem sadalījās jau dziednieku biedrībā, dziednieku federācijā, dziednieku kaut kādā vēl bija vārdi dažādi. Tā kā atšķēlās, jo ir diezgan pamatīgi valsts, es saku, diemžēl, valsts iedeva to legalizāciju, bet nenodrošināja izglītību dziedniekiem. Tāpēc arī atbilde uz tavu jautājumu, kāpēc mēs esam tik dažādi specializācijas. Saproties, kāds rok tikai tādā fiziskajā līmenī, tur, piemēram, nenoniecinot viņus, bet katrā ziņā tur rozi apvārdot vai dot kaut kādas tur, tātad fitoterapijas lietas, tātad ķermenim vairāk vai mazāk. Protams, tas ir daudz plašāk. Citi atkal strādā psiholoģiski, tur iztirzās situācijas, un viņi, protams, aizņemas gan no psiholoģiem dažādas tur tehnikas un izglītojas, protams, un garīgie tie, kas tādas meditatīvas prakses vai kaut kādas autogenā treniņa prakses, transoloģijas prakses izmanto. Un, protams, arī no turienes arī izriet tas, ka metodoloģija ir atšķirīga un katram ir sava niša, varētu teikt, ne tāpat kā ārstiem. Es pat negribu salīdzināt, jo ārsti jau sadalīja cilvēku uz 150 dažādām poliklīnika, tad daudz klīniku pa novirzieniem. Mediķi atkal stāsta par to, ka tā ir ērtāk, jo ģimenes ārsti, pieņemsim, tas institūts pats ir radies, lai viņš būtu universāls ārsts, kurš saprastu šajās lietās, kurās dziedniekiem mēs esam spiesti orientēties. Mēs ar viņiem nekonkurējam. Mēs vienmēr gatavi bijām sadarboties un cepurinost visiem ārstiem, kuri nāca un neuzskatīja un pat iestājās mūsu dziednieku līgā, jo gribēja uzzināt, kā tas notiek, ko jūs tur dariet ar saviem tiem mājieniem, ar rokām. Dziednieku līga ir vēl aktīva? Jā. Un saka, lūdzu, tad ir vēl kādas konkurējošās līgas, asociācijas, biedrības, kas apvieno citus dziedniekus Latvijā tieši vai nav? Vai kā jau teicu, mēs uz Zilā kalna martas dzimšanas dienu, 30. martu, pat nosaucām par dziednieku svētkiem profesionāliem, vienmēr viņas dzimšanas dienu. Tātad svinam kā savus profesionālos svētkus, bet ne visi dalījās tieši, ne visi bija līdzi tai leģendai, vai ne, ka viņa ir simbols, viņa ir 7 stiprāko dziednieku sarakstā līdz 92. gadam, jo brauca pa kluso no dažādām valstīm pie viņas uz Zilo kalnu martu. Viņu sauca Rita Rācene, īstais vārds, bet cik dzīvoja Zilā kalnā, pie Valmieras un vairākas filmas slepeni ārzemnieki uzfilmēja par viņu, un tās filmas padomju laikā bija rādītas Eiropā. Mēs pat viņas neesam dabūjuši, pat tās filmas, kuras tās vajadzētu sameklēt. Kad ir fantastiski tādi dokumentālie fakti, kas apliecināja, kādas rindas tur bija. Un viņas tas piemērs par to vienošanos ap viņas vārdu kaut vai, jo viņa bija tāda leģenda, tāda Latvijas Vanga, es uzskatu, varbūt, jo Vanga jau nebija dziedniece, vairāk vai mazāk gaišreģi.
Bet Marta, tas bija vienkārši līmenis, ārkārtīgi spēcīgs. Viņa, kā cilvēks, kā personība, viņas pa kluso vakarā brauca no augstākās padomes visādi deputāti un jautāja tur, nesauksim vārdos, bet es zinu, un Marta pati teica par šiem cilvēkiem, ka viņi atļāva teikt, ka viņi arī vērsās pie viņas, kas tad sagaida Latviju. Un viņa teica, kā strādāsiet, tā arī dzīvosiet. Lūk, kas būs, kad iegūsiet neatkarību un suverenitāti un tā tālāk. Tad, būtībā mans secinājums no tā, ko es dzirdu, ka Latvijā dziedniecība ir diezgan laba. Nav ideāli, jo nav tas savienojums, tas spēks, bet nav mirusi šī. Jau Latvijā ir 92 partijas, kāpēc dziednieki varētu nedalīties arī tikpat labi. Es dzirdēju, ka viņas ir nodibinātas tik daudz. Jā, tas ir vareni. Un šeit arī kāds tur saka, cik tad. Man bija pacients, kurš bija pie 82 dziedniekiem, pa vienai reizei. Un viņš ir ļoti vesels, droši vien. Nē, viņam otrā grupa invaliditātes ir ļoti, bez maksas ir sabiedriskai transports. Viņš brauca un kolekcionē skalpus, kā es nosaucu viņu. Es saku, tu varēji kļūt 83. dziednieks, jo no katra no viņiem samācīties kaut ko. Es jau biju tikai pie 3 dziedniekiem. Divus pazīstamus dziedniekus pie Džūnas un pie profesora Ignatenko biju, bet 3. dziednieks biju pats, jo man ieteica viņi atgriezties pie sevis. Un es nācu pie sevis uz vizītēm, samaksāju honorāru, pierakstījos, mainīju krēslus, un 3. Oskars skatījās, kā tie 2 strādā savā starpā. Man patika. Izklausās ļoti interesanti. Tāda fantastiska beznosacījuma komunikācija, kurā es tik daudz ieguvu, jo Jēzus Kristus no sengrieķu valodas tulkojas kā cilvēks, kas atgriezās mājup. Tas nozīmē, sevi atradis dievišķo pasauli, kura ir šeit, nekur nav jāiet, lai tu kontaktētos ar radītāju, ar absolūto mīlestību, kura ir visu problēmu pamatā, jo mīlestības deficīts rada tukšumu, kuru aizpilda dažādas neforšas lietas. Radītājs patreiz komunicē pats ar sevi. Radītājs to vien dara, komunicējot caur mums, pats ar sevi, atgriežoties pie sevis un atkal dodot mums, jo mēs tāpat atgriezīsim viņam to. Jā. Saki, lūdzu, tomēr pat dziednieku nezvajag piedzimst uzreiz. Ir kāds brīdis, ka cilvēks apzinās, ka dziednieks. Kā ar tevi notika? Kurā brīdī, kādā veidā, kādos apstākļos tu saprati, ka tu esi tas, ko sauc par dziednieku? Jā, īsi runājot, protams, ja jau mēs esam pēc Dieva līdzības, pēc viņa ģīmja, tad mēs esam piedzimuši, jo Dievs ir dziednieks. Man ir tāda loģiska teorija, pirmais teikums – Dievs ir dziednieks, jautājums. Visi atbild zālē, jā, ir dziednieks. Dievs pēc savas ģīmja un līdzības radīja cilvēku. 3. teikums – cilvēks ir, dziednieks. Ja, vai viens zālē teica Dievs, es saku, budisti jau arī saka, tu esi tas, un parāda uz debesīm. Bet šajā gadījumā, priekš sevis tu dziednieks esi piedzimis. Priekš citiem tev ir jāatstrādā karmiskie uzdevumi, tev ir jāpatīra, jo tevi nepārāk tīru nelaidīs pie citiem cilvēkiem. Sanāk, ka tas būs tāda interešu konflikts. Tu dziedināsi otru uz sevis dziedināšanas rēķina. Vai ne? Jo, protams, tevi dziedina arī caur tevi, jo tu esi gan instruments tam, kurš ir tas egregors, kā tu jau pieminēji šo vārdu. Tas ir gan dziedniecības tautas egregors, Latvijas dziedniecības egregors. Mēs esam tiešām viena no senākajām valstīm, kurās, teritorijām un tautībām, kurā tas nav nekāds brīnums. Kāpēc ne? Dievs vai visums droši vien teritoriāli ielika visur kaut kādos reģionos pa savam dziedniekam. Pārējie rodas jau dzīvojot. Tad, kad viņi sāk kalpot kaut kam svētam, kaut kam ļoti cēlam un gaišam, viņi nemanot kļūst par dziedniekiem, ne profesionāļiem pagaidām. Jo, lai profesionāls dziednieks iegūtu certifikātu, viņam ir 20 atsauksmes vismaz jāatnes uz kaut kādu biedrību, kuru viņš pamato, ka viņš ir palīdzējis šiem cilvēkiem kaut kādās viņu problēmās. Jā, Oskar, es tev dzirdu. Tomēr atgriežamies pie tā, kad tev tas notika. Es sapratu, ka tu
tev bija jāiziet zināmiem pašatīrīšanas procesiem, dabīgiem vai no svarīgi kādiem, un tad vienā brīdī tu esi gatavs palīdzēt citiem. Ja? Kad tas notika? Agrāk bija tāds stereotips, ka vismaz 33 gados tu vari kļūt par dziednieku, un nevienā organizācijā tevi nedrīkst pieņemt agrāk, jo tu vēl neesi sasniedzis šo unikālo vecumu, kad tevi jau nodeva kaut viens, kā personāžu, kurš 33 gados tika sists krustā. Un tad līdz ar to tu esi mīlējis, tu esi slimojis, tevi pametuši, tevi ir iznesuši, kritizējuši, nepamatoti sodījuši un tā tālāk. Un tu sevi meklējies un maldījies un atkal meklējies. Var sakot, kā man tas bija, es jau skolā redzēju saviem puišiem, draugiem, tādus auras, es tagad teiktu, jā. Toreiz es nezināju, kas tas par brīnumu. Tādas literatūras nedrīkstēja nekur būt. Neviens to nezināja. Es redzēju tādu spīdumu dažādos, kad gaisma īpašā veidā krīt. Es redzēju, ka aiz viņu rokām ir kaut kādi tādi kā spīdeklīši, kā stariņi. Nelieli tā pieskatījās. Es tagad arī redzēju. Lūk, un es mūsu skatītāji, cerams, arī tagad koncentrēšu uzmanību, lai viņi sajūt kāda plūsma no mums diviem tagad iet. Lūk, un es saku, jūs arī man redzat tagad tādu starojumu? Viņi saka, nē, tu laikam esi, toreiz nevarēšu šo vārdu teikt, ko tagad lieto visādi cilvēki, kuri, lai dabūtu tādu spēcefektu, bet to, ka, un es nobijos tādā brīdī, ka es tiešām esmu nevesels. Un tas aizvērās uz brīdi, uz kaut kādu mirkli. Lūk, armijā turēja rokas dažādiem komandieriem, kad viņiem sāpēja galvas. Es nezinu, kā tas darbojas. Es pat nezināju, ka mūsu pestītājs darīja to toreiz tik dziļi nezināju, ka viņš to darīja un teica, celies un ej, tu esi vesels, tikai negrēji, ko viņš piebilda. Tas gan tekstos neiegāja, kā svētajā rakstā, kad būtībā pildi kosmosa likumus tiešām, un tad tu būsi vesels un slimības netiks līdz tevim, jo tu būsi smalkajās vibrācijās. Lūk, un ja sākt no chronoloģijas, tad es piedzimu kā dziednieks jau oficiāli, tad, kad manam bērnam ir ārkārtīgi sāpējusi auss. Viņam bija 5 gadiņi, un mēs ar sevi jau 3 nedēļas esam slimības lapas, tu viņa, tu es, ar tādu ausi sabintētu, sasaitētu. Un mana mamma saka, tavs vectēvs taču dziedināja pakluso. Viņš gan neko nenodeva tādā klasiskā piemērā, jo, kā jau teicu, cik tad gadu var dabūt tas mazdēls, jo kurš dziedinās. Viņš jūta, ka es esmu tāds celmlauzis, tāds dumpinieks, ka es noteikti iešu šo kaut kādu ceļu. Laikam viņš bija mans vīrieša piemērs, mammas tētis, kurš tiešām dziedināja, no laukiem brauca dažādus pat lopiņus veda, un viņš vārdoja, un tad skatījos uz galda, bija tā natūra, kā saka, tas barters par to dziedināšanu, bija visādi lauku labumi, tur sīpoli, medus un olas un tā tālāk. Omīte klusēja, kas tas notika, viņš palīdz, tur viņa saka. Bet tad, kad bērns saslima, mamma saka, pamēģini tu. Rekur vectēva lūkšanu grāmatas, es tur neko par ausīm neatradu. Sāku lasīt visas tās lūkšanas pēc kārtas, jo vienkārši bērns raud, bērns cieš un viss tas sāp un nezinu, ko darīt. Jau sākām domāt, ka aizgājām pie ārsta un Lors, tas otolaringologs pareizi laikam, jā. Viņš dabūja tādu adatu un saka, ko tēti, dursim tur skatīsies. Es saku, kāpēc tu man jautā? Tev pierāda man, ka tas ir vajadzīgs, ka nevis tu man pajautāji, es saku, nē. Tad parakstiet, ka jūs nedarīsiet. Es atvedu viņu mājās un sāku stihiski kaut kādus mājienus pie tās auss tur darīt un tās lūkšanas lasīt. Bērns aizmiga, no rīta pamostās. Es saku, kā tava austiņa? Kāda austiņa? Es redzēju, tas uzpampums kaut kur pazuda. Tu nevar iedomāties, tas notika brīnums cilvēkam, kurš ieguvis 12 profesijas dažādas. Tur žurnālists, mākslinieks, muziķis, tur santehnikas galdnieks, dārznieks un vēl uz mūzikas instrumentiem, basģitāra, ritmu ģitāra, vokāls, bungas,
un tā tālāk, kaut ko tādu es to, jā. Un tad pēkšņi vakarā man jau atnāk divas omītes ar saviem mazdēliem, jo viņš ir gultā, otrs rausta valodu, jo manu bērnu omīte izveda uz smilšu kasti, un visi jautā, kur tā binte, kura bija uz ausi, tētis izārsta. Kāds? Viņš taču nav ārsts, viņš tev kur ir. Milzīgs gandarījums par to. Un tu nevari saprast, kā tas var. Gadu atpakaļ bija viens gadījums, ka viens rīksnieks teica, es tur biju mākslinieks noformētais, mēs tur dizainu taisījām, tirgus reklāmu, vēl kaut ko. Un viņš saka, tu vairs nebūsi. Tu palīdzēsi cilvēkiem, es vēl nezinu kā. Un viņš nomērīja man to auru ar savu rāmīti, tur gāja, un viņš tur griezās, tur 6,5 metri, visiem tur metrs, un kā klasika, pusotra metra. Viņš saka, kas tu esi? Es saku, tas pats kā viņi, kur tur mālējiem, tur toreiz pat mums nedeva pat šitos respiratorus. Mēs tur elpojam ar to, ka toksikomāni kaut kādi bijām, jo visas tās krāsas tika salipušas degunā. Nu, lūk, Tad tu tā sajūti. Jā, un es sajūtu. Pēc sajūtām tie 90. gadu sākums, vai kas tas ir? Jā, tas bija 88. gadā parādījās Kašpirovskis un Čumaksijā pa televīziju. Jā. Un tas, starp citu, parāva, kā 86. gadā, kad notika Černobiļas avārija, Ukraina kļuva par valsti, kur cilvēkiem atvērās spējas nenormāls, jo notika šoka tāds sprādziens būtībā uz visu Eiropu, kur 200 gadu ir taču versija, ka tie cēzijas, stroncija, bārija un neskadīju alumīnija, kas tagad no tās Černobiļas nāca pāri Eiropai, kur iznīcināja sēlēnu, dažādus mikroelementus, kas tieši imunitātei domāti. Viņiem parādījās spējas, daži redzēja cauri, cilvēki rentgeni parādījās. Un viņi tur kļuva par tiem prānas ēdājiem, saules ēdājiem, kad atteicās no ēdieniem, no stresa, kad ir jāizdzīvo, kur tad likties, kad ir kaut kāds murgs noticis. Tā. Un man bija nelaimes gadījums viens, un es sapratu, ka es esmu pārdzimis. Kaut kādā veidā, es nokritu no trepēm 5 metru augstumā, aizmirsu, ka redeles vienas nav, vec tevs mācīja ar rokām turēties šitā, es taču piesatu pēdējo plakātu, un mēs ejam jau tūlīt tusēt, un es aizmirsu, ka tur nav redeles, un gāju ar muguru, ar rokām vairs neturējos, un tukšumā iekāpu. Un tāpēc salto, bērnības visi tie vārdsarga šitie simptomi parādījās, ka es norēģēju un kritu tā kā vate, un tāpēc diezgan maz bija lūzumu, bet satricinājums bija. Un viss es pēc 10 dienām, es redzēju, starp citu nevienā intervijā par to nerunāju, redzēju, ka Oskars ir miris, tas ķermenis guļ. Es zaudēju samaņu pēc 1,5 minūtes, un 1,5 minūtes laikā biju citā pasaulē, un kaut kādā tādā metro vagonā mēs braucam tādos kā plazmoīdos, tādos kā skafandros, un dzirdu tādu eņģelisku sievietes balsi, kura pa to vagonu atbild. Mēs strauji ātrumā uz tādu gaismu lidojam. Un viņa saka, jaunais vīrietis, jaunais cilvēks, kurš stāv pie izejas, tūlīt izkāps, jo mēs nevedam viņu tālāk. Es kā tagad atceros, atveras durvis, un es izkāpju ar to skafandru savu, redzu, visi sēž, es vienīgais stāvu tur. Un es savienojos tādas raķetes ātrumā ar to guļošo Oskaru, kurš tikko atsūta atpakaļ. Jā. Un es saprotu, ka man ir tas vecums, pie kura es teicu, plus mīnus, kur man bija jāpārdzimst. Un es saprotu, ka es varu ārstēt sevi. Toreiz vārdu dziedināt, es pat nezināju. Tas bija 88. gads. Un lūk, un ar bērnu notika 89. gadā, tieši pēc gada, kad tā zīme atnāca. Un es saprotu, ka mani neinteresē vairs to, ar ko es nodarbojos agrāk. It kā pavisam cita balta lapa, no kuras sākas jauns stāsts. Un tas sanāk, ka tas rīksnieks, Gaišeģis, pats stāstīja manu stāstu, bet neteica, kā tas būs, jo tas arī nebūtu interesanti. Unikāla pieredze, tā kā apmēram 33 gadu vecuma, tā notika tev pašam Kristus otrā atnākšana. Un no tā laika, 35, šogad 36 gadi būs, jau 3 reizes pa 12, tādas normāli cikli, kad es daru tikai šo. Protams, es turpinu mūzicēt, turpinu kaut ko glēznot, citreiz sarakstu kaut kādu tekstu mūzikai, un šogad jau 4 dziesmas manas skanēja gan Latvijas Radio 2, gan Latvijas televīzijā, bija video klips ar vienu dziesmu. Kāda tipa dziesmas? Balādes. Jā. Pats komponē? Jā.
Pats komponē, pats spēlē, kāds instruments tev ir? Es spēlēju ritma ģitāru, jo tad viegli nedomāt par tekstu, kad tu vienlaikus gan esi apdari, vienlaikus izpildītājs. Un tikko Liepājas teātrī man patika, es biju kā prototips vienā no izrādēm. Kādā izrādē? Parasta pirmdiena saucas šī izrāde, un viņa tūlīt būs pa visu Latviju. Man patika, ka es biju prototips vismaz tam dziednieka tēlam, kuru tēloja kāds no aktieriem, un tur, protams, nesauca to. Es tagad atklāšu pirmo reizi ēterā, ka tas prototips biju es. Mani ēnoja tas aktieris, kurš novērtēja, laikam, mani pēc kaut kādām intervijām. Nezinu, kā viņam izdevās, bet viņš mani... Tu neatceries, kurš aktieris tas bija? Es atceros. Sandis Pēcis. Sandis Pēcis. Jā. Un tagad tu esi tā ēnojamais un saki, lūdzu, kā tu to uztvert? Viņš māksliniecis tev atdarināja, kādu aspektu viņš paņēma no tevis? Viņš tagad var reāli dziedināt cilvēkus, jo es tā ticēju tam, ko viņš rādīja, kā mani ēnoja. Un tiešām publika bija sajūsmā, un es redzēju, cik labas lietas mēs darām šādā kontekstā, kā mainās tie cilvēki, jo tur pārējie aktieri arī viņam piespēlēja kā pacienti, kā no tādiem gadījumiem no manas pieredzes, kuru es tur viņam stāstīju, ka tad, kad bija intervija pa telefonu, viņš zvanīja pāris reizes un pateicās par to, ka viņu tas iedvesmoja, tas, ko es daru. Jā, tā kā var aicināt cilvēks, kas skatīsies šo interviju, nepalaist garām parasta pirmdiena. Jā, visdrīzāk viņš teica, ka jau ir runas par Dailes teātri, varbūt Valmieras teātri, par Latvijas teātriem. Un tātad atklāšu noslēpumu, jo es biju tas tēls, kuru viņš samiksēja kā mini režijā savā, jo katram no tiem 6 aktieriem bija savs uzdevums attainot kādu, kas viņus uzrunā, vai ne? Tur bija policisti, vai nestastīšu, man nedrīkst, bet tā ir intriga, kā cilvēku glābēja, jo visiem ir dzīve. Šiem cilvēkiem ir parasta pirmdiena, bet tas bija parādīts, ka viņi būtībā kā varoņi, varbūt no tās saslimšanas 20. gadā, kas bija varbūt arī bija paņemts, kā tad atbalstīja cilvēkus tos, kuri parasti cilvēki, kuriem katra diena vienāda, bet šiem cilvēkiem tā pirmdiena, kad viņi kalpo, ka viņi ir varoņi, ka viņi ir absolūti pašaizliedzīgi, un tur tādi sižeti, tādi unikāli, reāli gadījumi, kurus var teikt, un ir ideja tagad tur grāmatu uzrakstīt par to, ko es tur daru, un tā, tad kāds arī rakstīs. Oskar, es redzu, ka tu stāstot vienes vēl vairāk iedvesmojies nekā ikdienā. Un man nāk prātā, ka dziednieks ir kaut kas vairāk par profesiju. Dziednieks ir misija, sūtība, tas tā kā kalpošana cilvēkiem, un, protams, dziedniecība nav vienīgā joma, kurā cilvēki nodarbojas ar šādām lietām. Es domāju, ar kalpošanu un ar sūtību. Bet kā tev izpaužās dziedniecība kā misija? Tu kā to no 9 līdz 5 un viss, un pēc tam tu esi vienkārši ģimenes cilvēks un mūziķis, vai kā tas notiek? Kā ir tava attieksme pret to misiju? Es atbildēšu ar vienu no piemēriem, kurš bija Lieldienās entos gadus atpakaļ, un starp citu šis stāsts arī šajā izrādē izskanēja, bija parādīts, un kāds no aktieriem, kas bija arī uz skatuves, tēloja šo personu, kurš atnāca pie manis, toreiz dzīvoja savā mājā, laukos, un bija Lieldienas, un cilvēks pieklauvēja, vai es pieņemu šodien. Es saku, jā, pieņemu. Viņš saka, bet Lieldienas taču. Es saku, labiem darbiem nav brīvdienu. Jā, protams. Tādu lielu kaut kādu somu viņš atnāca, kaut kāda kule, tāda balta, cieta, tāda smaga. Un es pieņēmu, viņa izrādās, ka viņš ir pieķēris savu līgavu ar savu labāko draugu gultā. Viņiem pēc mēneša kāzas paredzētas jau ir sadarinājušies, bet nav vēl laulājušies. Tā tālāk. Un viņš teica, ka man nav jēgas dzīvot, jo redz, tuvākie 2 cilvēki mani nodevuši
Man izdevās kaut kā, es biju iesācējis, bet man izdevās viņu pārorientēt. Saku, forši, pateicoties tev, paskat, 2 cilvēki atrada viens otru. Viņam sākumā tāds šoks, ka es nevis mierinu viņu, bet iedrošinu. Ka viņam saka, tas ir tik dīvaini, ka es nevis teiktu, viss būs labi, nesatraucies, gan tavējā tur atnāks. Es saku, domāju, cik būtu nelāgi, ka viņi jau mīlējuši viens otru, un viņa tagad, precoties ar tevi, paslēpus tur tiksies ar to savu tavu draugu, un viņiem tā kā būs cits tur kaut kāds scenārijs. Un viņš teica, jā, un es tik labi jūtos, un tā, var sakot, tas normāls seans, viņš ļoti sanāca. Nākošā dienā viņš atnāk vēl, es saku, kas tad atkal? Vai viņa lūdzās atpakaļ, jo viņi redzēja, ka viņš viņus pieķēra siltus. Un, viņš saka, nē, es atnesu tev puķes, un to kuli, ko vakardien nesu līdzi, tur ir cilpa, ar kuru es gribēju pakārties. Jo 2 dziednieces jau atteica man, un es nodomāju, ja 3, tad tu atteiksi, tad pats Dievs grib, lai es izdaru šo te ekšanu. Nesen dzirdēju skaistu anekdoti par psihoterapeitu, kurš jautā pacientam, kāpēc tu gribēji izdarīt pašnāvību? Kļuva garlaicīga dzīve. Viņš saka, un tu gribēji izklaidēties caur pašnāvību? Gribēji tādu izpriecu, tādu kvestu uztaisīt, vai Dievu ieriept viņam par to, ka kāpēc tu man neesi kaut ko devis? Un viņš saka, rekur, es dāvinu tev to cilpu, jo es jau redzēju, kā pie Daugavas uz priedes, es tā kā karājos, jo pats Dievs, es saku, tu gan esi, paskat kāds ego. Milzīgs, vai ne? Ka viņš gribēja iepīt. Man būtu arī karmiska tāda lieta, man tā lieldienas, 2 jau atteica, kāpēc es nevaru. Tur tieši viesi pie mums bija, bet es pieņēmu, jo ne tāpēc, ka tāds svarīgs, man bija vairāki cilvēki, kuri tiešām stāvēja uz robežas, ka viņi stāvēja uz kaut kāda tilta un teica, ja tu nepaceltu, es tūlīt lektu. Tas bija gan naktī un visādos pilnojos mēnešos un visādos aptumsuma koridoros, un kas tik tur nav, jo var jau nepiekrist tam, bet paskatieties, cik izsaukumu neatliekamai palīdzībai tādīs dienās, cik psihiatrisko lēkmju dažādiem tiem, kam ir kā nomierinājušās tur viņu tās epilepsijas vai tur histērijas. Visticamāk, ne jau katram var tomēr palīdzēt, vai tomēr kā tev tas? Tas, kurš man deva spējas dziedināt, var palīdzēt visiem, jo es nekad neesmu atteicis nevienam. 2 cilvēki, kuri, neteikšu sīkumos, 2 cilvēki ir tie, kuri uzvedās nepārāk zolīdi seansa laikā, pieņemsim, vai arī kaut kādas ambīcijas bija, vai kaut kas tāds, pieņemsim, meitene raustīja valodu, un viņa atnāca varbūt 4 reizes, un 4. seansa laikā kabinetā ielaužas kaut kāds vecis. Es domāju, ka tas ir tevs. Izrādās, ka tas ir viņas tātad, kavalieris. Un viņš saka, es parasti toreiz strādāju uz ziedojumiem, tas bija tāda praksa, jo nekad nebiju saucis tās cenas un tā tālāk. Tā kaut kā nolemts bija. Un redzēju, ka viņa, es parasti neskatos, tad laikā bija lati, un viņa 10 latus samaksāja. Tad tas čalis sāk stāstīt, ka tu ņem tik daudz. Es saku, ko daudz es ņemu? Viņa saka, ka 100 latu tu ņem. Un es saprotu, ka viņa melo, ka 90 paņem sev, a 10 man un saka, ka es ņemu tos 100. Un viņš paņēma un viņai iepļaukāja manā klātbūtnē. Viņa nokrita no krēsla un tāds, es saku, ko tu traks? Vai ne? Un tāds, nežēlīgs. Es saku, viņa ne tikai raustīs valodu, bet tev jau jārastējās, ne jau viņai. Kāpēc tu tā dari? Viņa saka raudāt, izskrēja no kabineta. Pēc mēneša viņš lūdz, lai es paņemu tomēr labi. Viņš saka, viņa iet, bet rezultātu tā kā nav. Es saku, tāpēc, ka viņa melo, tāpēc arī nav rezultāts. Jo viņa zog no tevis 90 eiro. Saka, ka es ņemu 100. Tāds bija tāda epizode. Loģiski, ka es viņus pārvirzīju pie sava kolēģa, kurš arī specializējas logoneirozē, tātad valodas raustīšanas tēmā. Tāpēc netiek dziedināts simptomātikas veids, bet cilvēks kopumā. Tāpēc ir vismaz 60 dažādi pieejami, kā es atslēdziņu atrodu katram pacientam, atkarībā, protams, no viņa sūdzībām, un kas ir tas kritērijs, pēc kura viņš tad vērtēs, vai tiešām ir uzlabojums, vai tiešām kaut kas tur mainās, vai tiešām ir
Tagad var iet atkal brīvajā solī, un paldies, es atvedīšu pie jums kaut kādus savus tuviniekus. Man bija puisis, kurš saka, es tikai Dublinā zinu, viņš dzīvo Dublinā, 15 cilvēkus, kas nelieto alkoholu pēc tevis. Es arī gribu, viņš atbrauc uz 5 dienām, tur svinēt Ziemassvētkus. Es saku, varbūt nosvini, sāku viņam teikt, nē, es svinēšu ar šito te granātu suvu. Labāk nevis dzeršu alkoholu. Es dzirdēju, ka tu tik labi to dari. Es saku, labi, ja tu atnāci, tad strādājam. To var izdarīt, ja? Jā. Cik reizēs? Tas ir dažādi. Dažādi, jā. Es nevaru iemācīt mazliet lietot. Es varu iemācīt. Bet tas nav tas, kas ir beigās tev, ja cilvēks tomēr pēc tam paņem to glāzī, tad pēc tam viss... Ja tā ir kodēšana, bet kodēšana ir tikai tad, kad nekas cits nepalīdz. Es saku, daudzas citas metodes, gan tādas psiholoģiski tendētas, gan arī cēloņu un seku likvidācija, gan tā ģimene, kurā viņš dzīvo, un kurš tad, kā sieviete, var teikt, ka vīrs dzer. Es saku, ko tu to dzerāji, tu precējies? Nē, viņš agrāk mazāk dzēra, un pēc mirkļa jūs gribat teikt, ka viņš ar mani dzīvojot nodzērās. Es saku, kundzīt, jūs tikko pati šito pateicāt. Un tad viņa nosargs, es saku, tad varbūt strādāsim ar tevi, jo tu tā izmainīsies, ka tam vīram būs... Viņš būs pilnā no tavas klātbūtnes. Viņš skatīsies ar binokli pa logu, kad mana feja nāks, kad viņa dejos man flamenko vai čigānu deju vai nesko vēl. Tā izdarām, jo kādai aktrisei es to ieteicu. Es saku, ka katru dienu tu taisi koncertus tam vīram. Viņš taču, labā nozīmē, viņš būs piedzēries no tevis. Beidzot būs tas drives kaut kāds, jo rutīna jums pārņēma. Ģimene. Oskar, es tev klausos, un paliek iespējas, ka tu nekad neesi noguris. Tev tā dziedināšana un tās šīs tēmas vēl pievieno enerģiju. Bet tomēr, vai tiešām tev pašam nekad nav vajadzīga palīdzība, un tomēr nav tas kritums kaut kāds? Kā tev ir? Ilgi domāju par šo jautājumu? Nē, ilgi nē. Atnāc. Tas, es negribu tagad lielieties, bet es pats uz šo jautājumu citreiz uzdodu sev. Bet es pavadu pacientu līdz durvīm un redzu nākošo pacientu. Jā. Un tas cilvēks, kurš aiziet, viņš aiziet ar to Oskaru, kas bija ar viņu. Jā. Ar to jauno pacientu ienāk cits Oskars. Tas viss ir upgrades, notiek tāds restarts. Jo pirmkārt, es gūstu baudu no tā. Kā var nogurt no darba, kurš nemaz nav darbs? Jā. Ir taču tāds teiciens, tu viņu zini. Tu šo teicienu zini, ka atrodi sirds lietu un tev nevajadzēs meklēt darbu. Jo darbs pats tevi meklēs un tu nereklamējies īpaši nekur. Jā, tur kāds saka, jā, tur reklāma. Kāda reklāma? Labākā reklāma un labākais dārgums ir šīs smaidošās acis. Kad cilvēks ir apmierināts, kur viņš tagad nelieto alkoholu, ģimene atjaunojās, nopirka mašīnu, uzcēla māju. Man patīk specializācijas tieši šīs, kad ir ļoti krasa izmaiņa. Notika no tās degradācijas, kad cilvēks bija Latvijas nopelnījuma bagātais slimnieks, kurš visu buķeti, ko tik var, citreiz dzīves vietas nav. Tad nāk meitene 27 gadi, viņai viss jau ir sabeigts. Ko viņa darīja, tā vien sāksi ticēt tiem, kas netic karmai, lai netic. Bet tātad kaut ko viņa darījusi kaut kad, un tagad tas viņu panāca, ka viņai nav dzīves vietas. Kaut kādi tantuki sēž, es ar to jaunāku meiteni, kā viņi saka, kā ar jaunāku, tā jūs ilgāk strādājiet. Viņa sēž tur un gaida, kamēr kad ierauga to jaunieti, es saku, kā jums nav kauna? Jo viņai vienai daudz vairāk slimību nekā jums trijām. Jo jums ir, tur, kā ārsti bieži saka par to vecumu, vai ne, jūsu gados kaut kam jau jāslimo un tā tālāk. Neiet runa par slimībām. Jā, tur kauli, tur trausli vai tur bezmiegs, spiediens lec, bet tas viss ir simptomi, kurus 1 un 2 var sakārtot. Ja tikai, protams, cilvēks gatavs mainīties visās jomās. Un dietoloģiski, gan arī emocionāli, psiholoģiski, un saprast, ka
ka viņam ir mērķis kaut kāds tam pašam lietotājam to stipro dzērienu. Es saku, ko tu darīsi, ka nedzersi? Nu, tā jau redzēs. Nē, tas tā nestrādā. Tev jāzina. Tāpēc tu lieto, kā mazais princis jautāja alkoholiķim, kāpēc tu dzer? Viņš teica, tāpēc, ka man kauns. Kāpēc tev kauns? Tāpēc, ka es dzeru. Apburtais loks nekur nevar izsprukt. Un tad, kad tu atrodi cēloņus un akurāti nevis aizliedz viņam, tur saka, jā, tur, kad viņš sāk dzert, tad viņš daži, kad pārstāj dzert, bet radiniekiem nemaz viņu tādu nevajag. Ir bijuši citāti, ka jā, viņš, kad iedzēra tāds jautrs tur un dāsns, tur meitām naudiņu dot, tagad nedzer skaita tādus katru centu, tur galošā staigāsiet, man vajag riepas nomainīt, tūlīt taisam remontu, pirtiņu celsim. Un tā sieva saka, dakterīt, es aizsūtīšu pie jums atkal, lai viņš dzer labāk. Nu, pāris zilumus tur gadā dabūju, bet nu, tomēr viņš tās sakarīgs. Tagad dusmīgs, viss nepatīk, kašķīgs, te putekļi, te vēl kaut ko nav salīta zupa. Tie ir arī citāti. Un tā sāpe, kura tiek laista caur mani, viņa manī rāda atbildes, ko darīt, lai tas vairs nebūtu. Jo gandrīz vai pirmajā pusgadā, tad, kad tu vēl nezini, kā tas strādā, tu tik empātiski gribi palīdzēt cilvēkam, kad pats saslimsti ar šīm kaitēm. Tas bija diezgan neveselīgi un bez jokiem. Tas fanātismu posms. Nē, tad, kad domā, ka tu dziedi. Jā, tieši tā. Es 4 cilvēkus pieņēmu un gulēju, pēc tam man nestuves vajadzēja vakarā. Es kliboju ar to pašu kāju, man sāpēja galva tur, kur sāpēja tam cilvēkam. Kā tas beidzās? Tu kaut ko apzinājies? Es apzinājos, kurš dziedina. Jā. Es apzinājos, ka viņš dziedina caur mani. Un viņam nav sliktu instrumentu. Viņam ir labi instrumenti, kur ir flautas, vai violas. Bet, Oskar, mēs abi atceramies, mēs esam padomu laiku bērni, un tāpēc atceramies tos laikus, kad bija tā lielā brīvība pēc Gorbačova parādījās, un parādījās Kašpirovskis, Čumaks un Džūna. Un es arī pie viņiem visiem biju. Bija sporta manēžā, man liekas, vai sporta pilī, bija tie pasākumi tādi masveidīgi. Kāds ir tavs viedoklis? Jo cilvēki noteikti, manuprāt, vairāk redz to negatīvu nekā pozitīvu. Kāds ir tavs dziednieks skatījums uz tiem seansiem? Vai tur bija slēptie mērķi, vai tas bija patiesa dziedināšanas seans, vai tur bija kaut kāda politiska programma vai programmēšana, kodēšana? Kas tas bija tavuprāt? Teiksim, Kašpirovskis, Čumaks. Čumakam vispār nav ko. Viņš pats teica, es esmu žurnālists, kuram atvērās spējas, un es neko nesaku, man ir plus. Viena roka, otra minus, un strāvojam ūdeņus, strāvojam krēmus, varat sāpošās vietas pie ekrāna pielikt. Es klusēšu, un viss notiks. Un viņam nav ko pārmest, ne ētiku, ne morāli. Viņš nebija nerūpišs, absolūtais. Pēc tam grāmatas pat vairākas uzrakstīja un latviski tulkotas bija. Viņš arī nepretendēja. Pēkšņi atvērās spējas kaut kādā stresa situācijā, kad bija izdegšana, tur kaut kas vēl. Pēc tam viņš kādā intervijā par to teica, ka strupceļš, nezinu, ko tālāk darīt. Kaut kā pasaule bruka, jo tomēr toreiz pamatīgi tāda būtībā notika revolūcija lietās, kurās likās, tas būs vienmēr mūžīgā šī tāda kaut kāda čilošana vai nekādam jau nav nevainas tādā dzīvē. Viņi jau nezināja, ka varēja dzīvot arī savādāk. Un tas perestroikas brīdis, ko Gorbačovs ieviesa, priekš mums sagrieza galvas, ka viss ir atļauts. Džūnai jau arī bija mediķis, arī viņai bija metode, kuru viņa izgudroja un pamatoja. Un viņa saka, es varu iemācīt to pašu darīt jums, ko daru es. Kašpirovskim ļoti spēcīgs pārmetums bija tas, ka viņš veda tādu masu cilvēku transā. Un būdams ārsts, viņš pārkāpa faktiski ētiku, un ārsti ļoti lielu, zobu turēja uz viņu, kad neko nemaksājot par vizīti, var sēdēt pie telefona, un daži palika visādās dīvainās pozās. Es redzēju gan rezultātus fantastiskus, jo viņš masveidā to enerģiju sakopoja, un pēc tam kaut kādā veidā, to virtuvi tur nestāstīšu, jo tā būs speciāla programma kaut kāda par to, kā tas mehānisms darbojas, kur viņš, piemēram, un tad laida zālē, un tā enerģija vēlreiz, tikai vairākas reizes pastiprinoties, nokļūt uz tiem cilvēkiem, un tik tiešām tās kaites, pirmkārt jau ticība brīnumam, otrkārt tie
piemēri, kur viņš teica, un dažādi vēl, toreiz bija parodētāji daži, kad līdz kaut kādiem tur, jo dažiem tas nepatika, jo ko tad viņš dara? Kāpēc viņam atļauj to? Viņš tur operācijas bez narkozes rādīja, vai ne? Toreiz nebija interneta un nebija pat, ja telefons nestrādātu, un tad viņš teica tai slimniecei tur 1000 kilometru no viņa, ka viņai jādzied dziesma operācijas laikā, un viņa nedzirdēs sāpes. Un tā arī bija, jo viņš atrada hipnablu cilvēku, kas ļoti labi padodas viņa balsī, viņa šim kaut kādam tādam matu tam sakārtojam, un viņš saka, es esmu blakus, un tad notiks viss. Tas strādā, ja cilvēks ir tāds suģestējamais un kas uzticas. Tiešām tas strādā kā arī tā skaitā narkoze. Katrā ziņā man paša pieredze, tagad es pie viņiem visiem 3 biju tais publiskos pasākumos, tad es redzēju, kā cilvēki vienkārši krita no kājām. Viņi atslēdzās man acu priekšā, pa labi, pa kreisi, visur. Tas noteikti nebija uzvedums, un tāpēc es domāju, man pašam nav tāda skaidra viedokļa, bet laikam tas nav rādītājs, ka viņi masveidīgi ietekmē cilvēks, nezinu, vai tas ir... Tāpēc, viņš pārkāpa šo likumu, ka nenodrošina atgrieznisko saiti. Pārraide beidzas, tas gabals nostalģija saucas, kur ģitārā viņam parasti seansa laikā skanēja, atkārtojoties vairākas reizes. Tātad, un daži tik tiešām no tās sajūtas, no tās blīvās enerģētikas, kas viņam bija, daži tik tiešām, tāpat kā rāda sektās kaut kādās arī, kur sāk runāt dažādās balsī, un tur daudzi pilnīgi nokrīt un nejūt tās sāpes, viņi pilnīgi tādā masveidā, un daži uzskata, ka tas arī ir dziedniecība. Nē, dziedniecība ir kaut kas cits. Tas ir vienkārši uzticēšanās, un ļaušanās, un tāda akla ticība tam meistaram, kas atnāca, un ja viņš vēl klusē, un tad vispār noslēpumaini, tas vismaz runā tur, noliec šprici, noliec glāzi, tu vairs nedzersi no šī brīža. Tādi teksti, un ja tu redzi, ka tāda tradicionālā medicīna nepalīdz, tā, kura ir oficiāli klasiskā, un tu redzi tos rezultātus, un cilvēki pasaka, es tagad dancoju, man tagad tiltiņu uztaisu vai špagatu, tad tas nostrādāja diezgan pamatīgi. Tāda kā tiešā reklāma, vai ne? Bet viņš bija tiešām speciāls psihoterapeits, kuram vienīgā kļūda bija, ka viņš nevarēja nodrošināt, ka visi, tad, kad es no distances, piemēram, kaut kādu valsti strādāju, cilvēkam vajag seansa laikā runāties ar mani, vai pēc seansa, un noteikti viņš man zvana, ka mēs tikos sarunājam, tur 2 naktī pie mums, jo Kanādā ir tur 10 no rīta, un viņam rīts, un es sēžu naktī un translēju pusstundu, tātad strādāju ar viņa astrālo dubultnieku vai savu astrālo dubultnieku, sūtu pie viņa un strādāju kā klātienē. Viņš te sēž, attālumam jau nav nozīmes, ja tīpaši, ja mums klātienē bija kaut viens kontakts, līdz ar to attālumam vispār nav nozīmes. Ja vēl viņš spēja uzskaņoties uz to un tiek dziedināts, un to var parādīt instrumenti dažādi, asinsaina, cukura līmenis, sirdsdarbības, tas puls un tā tālāk. Un ja tu to redzi rezultātos, un es redzēju rezultātos, lai noticētu, ka es sev neizdomāju, laikam tas bija tāds labs arguments, jo mans skolotājs viens teica, ka es pats citreiz šaubos, ka es varu dziedināt, bet, jo rokas tādas rūpjas, tādas vīrieša ķepas, bet tik daudzi viņš pateicas par to, ka no tām rokām iziet tāds siltums, es pats sāku ticēt, ka tas notiek normāli. Citreiz vajag to savu godkāri mazliet samazināt, tas ego, lai nav lepnība kaut kāda, jo tu dziedini cilvēku, dvēseli atnāk pie dvēseles. Un notiek mums, es tā kā uzlūdzu uz deju šo pacientu, un mēs neatkarīgi no dzimuma dejojam šo tango, un tas saslimšanas tās. Viņām ir garlaicīgi starp mums, un tur notiek tas, kas notiek, un tad var teikt bez gala, ka tā ir nejaušība, ka kāds tur pagāja kaut kādas saslimšanas, atnāk uz operāciju, un nav vairs žults akmeņa, pieņemsim, vai cistas kaut kādā ginekoloģiskajā zonā. Kāpēc?
Kā tas notiek? Organisms to izdara, jo viņš zina, kā viņš saslim. Tu jau nepiedzimi ar šīm kaitēm. Visdrīzāk viņas ir iegūtas. Tad, kad iegūtas, tad var arī aiziet. Viss, kas bez skalpeļa ienācis mūsos, arī iziet var bez skalpeļa. Tā tikai vajag dziļi rakt. Kā jau teicu, vajag absolūti mainīt šūnu līmenī, detoksikāciju, veikt cilvēkam dažādos līmeņos, lai asins nav bieza, lai gļotāda nav bieza, lai limfa nav bieza, lai labi cirkulē no galvas līdz kājām visur enerģija. Un tur nekas nevarētu būt tāds, kas radītu šo diskomfortu. Tas, protams, būtu jāmāca skolās no māciņiem, tādiem gadiem, varbūt pat skolā jau ir par vēlu. Vajadzētu dārziņā mācīt no 3 gadu vecuma, lai saprastu, ka arī plauksta ir tavs organisms, un arī plaukstas otrā pusē ir organisms, kad rekur ir cilvēks, kājas, rokas un rekur galva. Smaida cilvēks šeit, vai ne? Un šīs kauliņš ir atbilst mūsu galvaskausa pamatnē. Šis ir mūsu mīļā spranda un var celt spiedienu un nolaist spiedienu, vai ne? Un vizualizēt to uz vienas rokas, uz otras. Kāpēc to nevar mācīt skolā? Kāpēc čakras nevar iemācīt kā varavīksnes krāsā, kā notis un nodziedāt lam, vam, ram, jam, ham, om, aum, aum, aum un labi justies? Kāpēc to nevar iemācīt skolā? Un pierādīt, ka tas ir zinātniski pierādīts. Nekad nav pa vēlu. Tas, ka tas nav noticis līdz šim, tas ir. Mēs varam vainot sevi, bet ja mēs zinām, ka tas būtu labi katram un ikvienam, tad atliek to noorganizēt. Tādu izglītību, kurā tas tiek mācīts. Vislielākā atsauksme, vislabākā atsauksme ir kādai mūsu dziedniecības akadēmijas absolventei, kura saka, es cerēju, ka vismaz maniem bērniem ar jauno laiku jaunie laiki sāks mācīt to, ko es pie jums iemācījos tad, kad atnācu 2000. gadā. Bet skatos, arī mazdēliem to nemāca. Un tik labi, ka es varu pati viņiem tagad to dot, ko viņi nesaņēma skolā. Ko organisms grib pateikt ar kaut kādiem saviem signāliem. Ko tu vari pats darīt. Pavērot sevi. Un antidepresantus mazāk lietojot un hormonālos un šos te antibiotikas, kur no visām gandrīz slimībām tiek pierakstīts viens tas pats, kad dzirdu arī ārzemēs. Man uzrunāja tāda interesanta lieta, kā es pie tevis nokļuvu. Es pie tevis nokļuvu, jo es par retam eju, apmeklēju osteopātu. Mans mīļotais osteopāts, žanra profesionāls Roberts Gailīts. Un es pie viņa eju, un man pēc viņa ir tik labi, un viss dziedu. Viņš saka, Daumān, tad tev viss ir ļoti labi, bet es tev iesaku tējiņas padzert. Es saku, kādas tējiņas padzert? Vispār man tējām uz jūsas esmu. Viņš man vienreiz saka, otrreiz saka, es saku, labi, kur lai es tās tējiņas nopērku? Nopirkt viņas nevar. Piezvan Oskaram, kaut kādam Oskaram, man nezināmam tajā brīdī. Un tad es tev sāku komunicēt. Oskar, man Roberts Gailīts iesaka no tevis tējiņas. Es nezināju, kas tas ir par Oskaru. Es nezināju, ka es dziedniekam Oskaram zvanu. Es domāju, kāds tēja vīrs. Un tad beigās mēs satiekamies. Kur tas nokļūst? Nokļūst dziedniecības centrā, studijā, un nosaukums ir Akvilona. Pareizi. Jā. Vēl senais ārsts, senais Ibn Sina, ja vairāk viņu zina, Avicena, latviskajā transkripcijā. Viņš teica, ka katrai slimībai zālītei ir izaugusi dabā. Tavs uzdevums atrast viņu, šo zālīti, es gribu teikt viņu, jo tā zālīte ir dzīva, nevis to. Un dziedināties tikai dozu pareizo atrast, kā jau runā. Mediķi, ka viss ir zāles un viss ir inde, tikai svarīga deva, ar kuras palīdzību šo konkrēto personu dziedināsim, ārstēsim un tā tālāk. Un priekšvēsture šim maisījumam ir sekojoša. Latvijā viena no pirmajām farmācijas doktoriem, kas saņēma doktora grādu tieši par augiem, ir Helēna Rubīne, ar kuru man palēmējies būt pazīstamajam. Viņa dziednieku asociācijā toreizējā bija certifikācijas komisijā, kura pieņēma eksāmenus no dziedniekiem. Un viņa pat cik kūrēja šo dabas lauciņu, ārste, tāda pavisam, viņa ļoti bija ieinteresēta, kā tas notiek. Jo skaidrs, ka zālītes, tas ir viņas
tā opcija, ja, kurā viņa bija korifejs un arī ir arī vairākas grāmatas laida. Viņa pat cik tādā komisijā bija, es saku, doktorīt, lūdzu, jūs taču tagad redzat, ko dara dziednieki. Izdaram tā, lai jūs atrodat pareizās proporcijas augiem, kuri būs gudri un paši redzēs, ko vajag ārstēt organismā. Lai tur ir attīrošie, lai tur ir nomierinošie, lai tur ir harmonizējošie, lai tur ir aktivizējošie, reģenerējošie un tā tālāk. Viņa 3 mēnešu laikā šīs manas vēlmes piedāvāja, kā to var darīt. Pie tam ne visi augi Latvijā tik spēcīgi augi, jo tur ir augi, kas ir arī citur. Bet ievākti viņi ir tad, kad katram ir savs uzdevums. Kad ir paisums, kad ir bēgums, kad ir attīrīt, tad tas ir paplašināti. To vāc ievācēja. Un tagad mēs Latvijā to visu darām. Tas ir viens vēlreiz nosauc, kā šo ārstu. Helēna Rubīne. Jā, viņa ir korifejs, pēc tam jau viņai bija parādījušās skolnieces, tiešām ārstes, kuras specializējās tieši tādā dabas medicīnā. Izklausās ļoti simpātiski. Es pats viņu lietoju tagad katru dienu un jūtu, nomainās, atvieglojas mans tāds ķermeņa un ķermeniskais un apziņas stāvoklis, ir tīpaši pēc ēšanas. Ja? Es viņu paņemu pēc ēšanas un jūtos kā no jauna piedzimis. Jā, tāpēc, ka viņu var lietot gan kā tēju, gan kā pulverīti sausā veidā, gan kā piedevu, gan kā ēdienu, jo tas nav uztura bagātinātājs, kur ir kaut kādi izvilkumi no kaut kādām konkrētām vielām, lai tās vielas koriģētu kaut kādu organismu darbību. Šeit ir tas komplekss izveidots atkarībā no tā, ne tāpēc, ka nekaitē, atceries šo, ja nevari palīdzēt, tad vismaz nekaitē. Šeit no 3 gadu vecumā bērns pats jūt, cik viņam vajag. Viņš pat nolaiza pirkstu uz tādā pulverītī. Un viņš zina kaut kā iekšēji. Tur tāpēc recidīvu kaut kādu tādu nav manīts. Ļoti spēcīgu recidīvu mēs zinām, ka tas ir tāds sāsinājums, taču pātrinājums. Tātad tie toksīni negribīgi iet prom un viņi grib, lai šovs turpinās, lai viņi dzīvo ar to cilvēku ilgstoši. Faktiski tāds tā kā eksorcisms, tikai šī gadījumā bioloģiskais veidojas. Tie toksīni perēkļi no kaut kādām negatīvajām programmām sāk bīdīties ārā un caur porām, caur iztvaikošanu, caur kaut kādiem vēl izdalījumiem aiziet prom. Man kā žanra amatierim, dziedniecības žanra amatierim ir ļoti interesanti dzirdēt, cik daudz dziednieku un tavā rīcībā ir instrumentu, kurus tu vari izmantot, lai palīdzētu cilvēkam atbrīvoties no tā, kas viņam traucē dzīvot. 60, un viens no viņiem ir šis. Jā, 60 tādu atslēgu sešķis, kur 60 atslēgas, un var arī koriģēt. Tas ir tikai viens. Parasti jau viņas miksējās. Tur vēl atkarībā no tā. Noteikti, kā jau teicu, es dodu uzdevumus fiziskajam ķermenim, noteikti. Jo kaut arī viņš saka, man nesāp tur mugura, bet es saku, pie mugurkaula ir piestiprināti, tā kā pie 32 zobiem ir 32 kriemeļi. Un tur ir inervācija, dažādas pārstāvniecības visos orgānos. Mēs tur neiedziļināsimies tajās enerģētiskajās lietās, čakrās un meridiānos un kanālos, bet arī fizioloģiski ir pierādīts, ka viņus nesauc tur par čakrām, bet sauc par apziņas līmeņiem, sauc par fizioloģiskiem centriem, kur notiek kaut kāda dispečera dienesta darbība. Arī ārstiem eksistē vārds homeostāze. Tas nozīmē tāda organisma veselums, dažādu miedarbību, dažādu orgānu, tāpat kā 2 puslodes, bet viņas sadarbojas. Jā. Tāpat kā 2 pāra orgāni, tur nieres vai plaušas vai sirds kambarīši vai bļodiņas aknām, viņas pilda dažādas funkcijas un sadarbojas tāpat kā rozetē dakša. Kāpēc nenotiek izsavienojums? Tāpēc, ka viņi nesatiekas.
Viņi paralēli dara katrs savu. Jā. Un tas ir ļoti labs piemērs par to, kā tas strādā. Nevis cīņa pret poliem, yin-yang, bet sadarbība kā komanda. Un tieši tāpēc deg gaisma un nevis jāsakūda un jāstrīdās dienai un naktī, bet ir jāsaprot vienam otru. Es cienu tavu viedokli, jo tu cieni manu viedokli. Un mēs nevis kompromisus meklējam, bet meklējam to, ko mēs varam divi tā labi izdarīt. Un šī gadījumā pacients ir tas partneris, tas kolēģis. Es viņu atrodu viņam ieinteresētu tēmu, kurā mēs varam, kaut vai par klimatu vai nevis, mēs varam runāt, un ja viņam tas ir svarīgi, saka, atkal tas lietus, tur, piemēram, tad tas ir svarīgi, ka tu vari būt kompetents lietās, kurās pacientam ir svarīgi būt uz viena viļņa. Tad mēs nestrīdamies, tad man nevajag kaut ko pierādīt. Viņš pieņem to tāpat, kā tu saki. Ja cilvēki redzēja, ka Kašpirovskas seansās notiek tur kaut kādas kustības, visi atkārtojot un domā, ka tieši šo kustību dēļ cilvēkiem ir uzlabojums. Vienalga, mēs esam tik unikāli, ka tāda cilvēka nekad nav bijis, ne tikai pirkstu nospiedumi. Tas ir fizikālā lieta. Bet tagad iedomājies, kā mēs pat rados varam ļoti atšķirties, kur tad ar svešu cilvēku pilnīgi dažādi. Un tāpēc šeit uzdevums ir talantīgi meklēt to mīksakarību, jo veselība visiem svarīga, bet svarīgi, ko tu ar to dari. Ja šis priekšmets nav, kāpēc veselības mācība nevarētu būt visās klasēs. Mēs gatavi sagatavot šādu programmu ar ārstiem, kopā ar psihologiem, ar garīdzniekiem. Oskar, no tavas mutas dievausī. Jā. Mēs sākām sarunu, vai pirms sarunas, un pieminējām to šeit un tagad. Mēs, protams, patreiz atrodamies šeit un tagad stāvoklī, nenoliedzam, bet nāk atmiņā Pētera Kļavas vadītais raidījums, kas saucās Šeit un tagad. Un, cik es saprotu, tu esi viņā piedalījies. Tas bija kaut kas unikāls. Ap pusnakti, vai pēc 11. Pēc nakts ziņām bija tas LTV pasākums, un tā tēma bija tik īpaša mums, tēma padomu bērniem, un tas bija tāds loga pavēršana uz citādu domāšanu, citādu saprašanu. Tu arī tur piedalījies. Kā tu to atceries? Kāda bija tava loma, kad tu tur piedalījies? Jā, paralēli Pēterim Kļavam vadīja šo pašu pārraidi Solvita Vektere, gestalt psihoterapeite, un man paveicās būt tur 9 reizes. Es domāju, ka tas bija... Tā bija tikai intervija, vai kā tas notika? Jā, tā bija intervija, un bija klātienē, tad zvanīja uz studiju, uz kuru varēja atbildēt. Tur bija jautājumi arī tādi, daudz zvanīja pateicās man par kaut kādām palīdzībām, un tur redaktorai likās, ka es speciāli sarunāju tik daudz, ka nevienam citam, tas sanāca. Es saku, jā, man nav ko darīt, tur man tās pateicības ir tāpat. Es varu nofilmēt, cik puķas man stāv ofisā, vai ne, cik atnest. Tas nav nekāda jubileja, vienkārši cilvēki atnes dalās ar to, ka viņi grib pateikties. Es saku, nē. Dažādi temati. Viņi saka, nākošais parunāsim, kas ir dziedniecība tur, piemēram. Pēc tam, kā tu nonāci, pēc tam, vai tu māci pacientus. Jā, es jau 2. gadā, kad sāku praktizēt, es jau tādus viedus cilvēkus, kuri ir gatavi paši kaut ko darīt, ko es pats varu darīt. Nevis tikai iet un redzēt, kā tu kaut ko ar mani dari. Tādi cilvēki arī ir, un tad tu esi amatnieks, protams, tu labi dari ar kaut kādām traumējošām lietām, un es stāstīju to savu pieredzi, un, protams, arī devu receptītes dažādas, kas var visiem palīdzēt. Pieņemsim, tur attīrīt asinsvadus no toksīniem, no sāļiem, rādīju tur rīsa diētu, tā saucamo, kur ar 3 glāzēm tur īpaši mainās tie, ko savā laikā saņēma no skolotāja sava, un pēc tam džūna arī mazliet savādāk tikai to recepti. Un es redzēju, kā tas darbojas. Man 500 atsauksmes ir tieši par to vienu vienkāršu receptīti, kur 40 dienas jānoiet pa vienu ēdamkarvete rīsu, papildus citām arī citiem ēdieniem, bet uz nakti tie rīsi, un tad, kad tu guli, tu izsvīsti, un tie toksīni. Nevārīts rīsi? Nē, tas zaļus. Zaļus rīsi, kādus kurus? Es nereklamēšu kurus. Nē, bet tā basmati vai tos, kas ir jau... Standarta klasiskie rīsi, kur kodoliņi ir redzami,
kur ir kaut kādi 8 mm gari. Viņi nesīki un negari, bet tādi standarta neskaldītie, nesmalcinātie rīsi, kuri ir veseli. Un viņus arī nevajag sakošļot, bet vienkārši pirms gulētiešanas ēdam karoti. 3 diennaktis turēt ūdenī, un katru diennakti noliet ūdeni. 1. glāze šodien, rīt 2. glāze, 3. dienā 3. glāze un 4. to 1. noēst. Un viņas tā mainās vietām. Nu, to receptīti var interesantiem arī paziņot, lai viņi neko nesajauc tur. Un tik tiešām tādā pārēdē bija komiski gadījumi. Viens onkolītis zvana dakterīt, vai var vēl kaut ko ēst arī tajā rīsa laikā. Viņš 16 dienas neēda. Viņš saka, bet jūs neteicāt, ka var ēst. Es saku, es teicu, ka papildus visam. Viņš to nedzirdēja. Es saku, paldies Dievam, ka jūs piezvanījāt. Vai nu jūs esat ķīnietis un varat tikai uz rīsiem dzīvot, vai nu jūs kaut kādu pasaules rekordu. Viņš 16 dienas ēda tikai vienu karoti rīsu uznek. Oskar, ja jau mēs esam to pieminējuši, uzraksti un atsūti man WhatsAppā to recepti tādu īsiem vārdiem. Mēs varbūt ieliksim šī. Ieliec tajā komentārā autora tā, lai bez pārpratumiem. Jā. Jo tur nevajag pašdarbības, jo tā ir nopietna recepte. Oskar, toreiz tas bija aktuāli, jo tad bija gan vienīgais veids, kā līdz cilvēkiem nonest kaut kādas šīs citādas dziedināšanas iespējas, bet tagad ir tik daudz žurnālu, veselības žurnālu, televīzija, internets. Saka, lūdzu, kaut kas tāds vēl ir aktuāls joprojām? Kā tu to redzi? Kas aktuāls? Aktuāls, ka teiksim, televīzijā dziednieks tiek iztaujāts un viņš dod padomus. Vai tas ir labām lietām nav nekādu atvaļinājumu. Nav noilguma termiņa. Jā, kāds varbūt tieši viņš saka, kur jūs bijāt agrāk? Kur es biju 35 gadus pieejams, nekad pagrīdē nestrādāju. Jā, pirmos 2 gadus atzīšos, no 90. līdz 93. gadam dziednieka certifikātu izsniedza tāda Latvijas pretalkohola biedrība, kura mums deva tādu atļauju lasīt lekcijas par veselīgu dzīvesveidu. Paldies Dievam tai biedrībai, kura, tur daži dziednieki vēl arī bija ar saviem tur varbūt arī kaut kādiem kaitīgiem ieradumiem, bet man patika tas, jo man tas bija ļoti tuvu. Mēs gājām uz skolām, tā saucamie cerību pulciņi par atturību, godu dzīvesveidu, runājām par sportu, par fizisko kultūru, par atgriešanos pie dabas un tā tālāk. Tas bija ļoti aktuāli. Tu pats esi atturībnieks. Jā, es no 91. gada nelietoju alkoholu, kļuvu veģetārietis, tad vienā brīdī es izgāju tā saucamo gavēni, un pilnīgi kā ar nazi nogriezu man tās gaļas un zivis. Es varu kaut kur reizi mēnesī kaut kādu zivi pabaudīt, bet atkal pēc tam neēdu ļoti ilgi un kaut kādu olu tur varu. Bet, Laba reklāma veģetārismam, jo tu neizskaties sažuvis, tu izskaties ļoti veselīgs. Jā, jo man ir kauli paplašināti, tāpēc es tāds liekos paplašināts, bet te nav nekādu man uzaugumu. Jo man ir jāceļ cilvēki, citreiz jāsaliek kriemeļi, dažādi sportisti, nāk veterāni, kuri no radiotehnikas, no bijušā volejbola mūsu slavenā kluba, nāk tādi veči, tādi rīktīgi, tādi sabīdīti, sagrozīti, kuru eksprezidents mūsu, kad bija vēl ārsts, viņiem tur lika zatlers. Tātad viņam vienam palīdzēja, tagad nāca vesela brigāde, tāda veterāna, tādi pilnīgi tādi, cik viņi forši, tad tik daudz, un es tur citreiz viņiem tur lieku tās kriemelīšus vai tur salieku kaklā un iedodu, protams, dažādus mazus, tādus praktiskus vingrinājumus. Viņi jau praktiķi, viņi jau sportisti, viņi loģiski visu ķermeni savu pārzina no A līdz Z labāk par mani. Bet tas tāda netieša reklāma, bet viņi tiešām viens otram pasaka, un palīdzot vienam, tu pēc tam tāda laba solidarizācija notiek viņos. Jā, Oskar, jā. Labi. Un tev tik daudz pieredze ar cilvēkiem, kas nāk pie tevis pēc palīdzības. Un līdz ar to tev noteikti jābūt kādam tādam padomam vai vēstījumam, kas derētu katram. Ko tu varētu vēlēt cilvēkiem, kā viņiem attiekties uz dzīvi, kā viņiem... lai viņiem būtu vieglāk, lai viņiem nebūtu tik daudz jāiet pie dziedniekiem.
kas viņiem ir tas pirmais būtu, kas varbūt jāpamaina? Kāds padoms, kas tev nāk prātā? Tāds, kas katram derīgs. Es domāju, ka šis padoms tur kaut kur starp rindām jau ir mūsu sarunā. Tas jau skan. Un tas, ko tu gribi, lai tādā koncentrētā veidā izskanētu, tas būtu, ja tu redzi sevi veselu, tad tavs organisms to atceras. Un tu vari to uzturēt. Tāpat kā tu kā komforta zonu atceries šo sajūtu, ka tur negribas pamest savu komforta zonu. Nu, komforta zonu pamet. Bet tas komforts, lai iet ar tevi līdzi, tur, kur tu esi. Nevis labi, kur tevis nav. Un tad, ja tev labi ar sevi šeit, kāpēc lai tev nebūtu labi citur? Jo sūdzības nav slimības. Jo slimības ir tas, kas izraisa šīs sūdzības. Tāpēc mums jānonāk līdz tiem cēloņiem un atgriežoties pie tām tēmām, kad es pacientam jautāju, viņam bija žultsakmeņi. Viņš saka, pastāsti, kā tu dabūji viņus? Viņš saka, ja es zinātu, protams, es saku, un ja tu zinātu, ko tu teiktu, un viņš sāk man stāstīt, kā pie izmeklētāja kaut kāda, un sāk stāstīt, ko viņš dara ne tā. Viņš zina. Jā, un viņš reāli zina tādā tikai citā mazliet rakursā. Viņš saka, kāpēc to man jāsaka? Lai citiem es pasaku uz ekrāniem, lai viņi zina, kā nevajag darīt. Un viņš nosauc kaut kādus 7, 8 iemeslus, steigšus ēst. Nevajag tur, gazēt to ūdeni tur uz nakti vai uzdzert virsū, lai viņš netaisa tur organismā veselu šo te brāgu kaut kādu vai ne ar promilēm. Un tā tālāk. Un nedusmoties pie galda un tā tālāk. Un lēnāk paēst, ja nav 20 minūtes, nesēdi tur. Tas ir svētvieta galds, tāpat kā gulta, kā baznīca. Tur jāuzvedās īpašā veidā. Nevis kišmiš un haoss un steiga. Un tad viss tas tiek norīts. Un ja tu to harmoniju, līdzsvaru, balansu, kā kamertonis, ja muzikantam pateiktu, ting, tā skan tava tikko Vievas vētras aiziešana bija tāda izpausta. Mēs pazinām viens otru 25 gadus, un viņas mīļākais stāsts bija par to, ka viņa saka, ka cilvēks ir orķestris. Viņai ķermenis ir orķestris, ir stīgu grupa, vai ne? Tās ir nervi, asinsvadi. Tad kļūsti par ķūnētāju, tādus uzskaņotāju. Tu taču zini, kā viņām jāskan. Kaut kādas stīgas pievelc, kaut kādas atlaid. Un uzreiz vizualizē tie cilvēki zālē. Viņi saka, iztēlojies, ka tas tā notiek. Ir pūtēju grupa, tātad elpošanas ceļi, vai ne, bronhas. Arī pa tām stīgām, taču arī ne tikai asinis, bet arī skābeklis plūst, ozons. Tātad dzīvības nektārs. Pēc tam ir bundzinieks mums, sirds, ritmu, mēra, ir diriģents, apziņa un komponists, virsapziņa, kas to visu tevi sacerēja un ir etalonas stāvoklis. Atgriezies pie sevis un tu redzēsi, ka tu būsi atbildīgs, tu būsi svarīgs, tu būsi tas, kurš, kā jau teicu, ja tu palīdzi vienam, tu glāb visai palīdzi pasaulē. Un, ja tu dari pāri vienam, tad tu pasaulē dari pāri. Un šī gadījumā tas ļoti labi atgriežas pie šī temata, par ko tu teici, ko es ieteiktu. Ieteiktu biežāk vērot un just, nevis klausīties kaut kādas refleksīvās reakcijas, kuras prātam liekas svarīgas, jo viņš jau ir nomoda stāvoklī, un viņam tie kairinātāji visu laiku izraisa uzmanības zudumus. Kur tava uzmanība, tur tava enerģija. Jā. Bet, ja tu uzmanību vērst uz savu sirdi, tad tu varētu uzvarēt bailes, tev pazustu kompleksi, tev pazustu kaut kādas ciešanas, nepareizas atmiņas, secinājumi tavi būtu precīzi, tāpat kā diagnozes, ja precīzas, tad arī ārstēšana precīza. Ja kļūdaina diagnoze, nepareizi secinājumi, tad ir kaut kādi aspekti, kurus tu vēl nezini, vai arī
Dzīve ir prasme lasīt informāciju, jo tās zīmes visu laiku nāk vizuāli, audiāli, kā psiholoģija saka, kinestētiski. Tas nozīmē, ostu, pieskaros, nogaršoju. Un tad, kad tas komplekss strādā kopā, tad tu kaut kādā brīdī saproti, ka slimību nav, vecuma nav, noguruma nav. Ir vienkārši radošums, ja jau mēs esam radītāja radības, tad radiet un radoši dzīvojiet, lai tas jūsu talants, kas ir iekšā, viņš vienmēr varētu parādīties kaut kādos brīžos, kad tu vismazāk gaidi. Jo tu taču elpo, paskat un nedomā, kā tev tas sanāk. Un tāpēc tas tik labi sanāk. Jo tu zini, kā tas ir. Tāpat kā reizināšanas tabulu, tu vairs neatkārto, tu viņu iemācījies. Jā, toreiz iezubrīji. Varbūt dzīve tāpat liek tās zīmes saprast, jo dzīve ir prasme lasīt zīmes, interpretēt zīmes un pielietot zīmes, kuras pēc tavas atbildības stāvokļa tagad sāks darboties no šī brīža. Un šī gadījumā ieklausīties nevis trokšņos, bet klusumā. Un tur tik daudz atbilžu būs, tu vēl šos jautājumus pat neuzdevi. Atbildes jau saņemsi. Oskar, liels paldies. Atnācu, es tev klausījos tādā transā, tik laba sajūta dēļ tā vārdu, dēļ informācijas, dēļ vibrācijas, dēļ sajūtas, ka atnāca doma, ka tas podkāstiņš mums saucās Ciemos pie Daumanta. Tad vienā brīdī viņš tika nodēvēts par Māras tīklu, tad tas pārgāja uz citu podkāstu. Un šīs sarunas varētu nosaukt sarunas ar Dievu. Jo tas viedums, kas nāk caur cilvēku, kurš apzinās, ka viņš ir instruments Dieva rokās, tās ir sarunas ar Dievu. Jo kā tad Dievs ar mums runā? Saprotamā veidā. Un es šodien dzirdēju, ka ar man runā Dievs. Paldies tev! Vai ir kaut kas tāds, ko tu neesi pateicis, ko es tev neesmu uzjautājis, kas ir tev interesanti būtu vēl padalīties? Lai šī saruna ir kā meditācija visiem tiem, kas tajā piedalījās. Meditācija ir mirklis, kurā mēs veicam pārdomas par domām, par kurām mēs tajā brīdī nedomājam. Mēs vērojam viļņus jūras, kas atnāca un aizgāja, un pa to laiku mēs sajūtām, kā mūžība pieskārās mums. Un lai ar šo mūžību tu esi gan šeit, gan tagad, un visur tur, kur tu būsi, un tie, kas mūs dzird un klausās, bez liekā patosa, viņi to sajūtīs. Un nevis tad, kad es teikšu, tagad es pieslēgšos, un jūs sajutīsiet kaut kādas īpašas skudriņas. Jā, Oskar, paldies par šiem viedajiem vārdiem, paldies par mūsu sarunu, un visas cilvēces un visu Latvijas iedzīvotāju vārdā, visu jau dziedināto un vēl dziedināmo vārdā, paldies tev par tavu darbu, par tavu ieguldījumu. Es nejūtos ciemos, tu saki ciemos pie Daumanta, man liekas, es te kaut kad jau esmu bijis. Tieši tā, bet viennozīmīgi, jā. Citā veidā, citā formā. Ārpus laika un ārpus telpas. Paldies, Oskar, brīnišķīgi saruna, jā.